Veselības aprūpe ir viena no tām nozarēm, kas ir vissvarīgākā visā mūsu programmas struktūrā. Bez tam veselības aprūpe ir viena no tām nozarēm, par kuru katrs Latvijas iedzīvotājs var daudz ko teikt, gan labu, gan sliktu, atkarībā no tā, kā viņš tiek aprūpēts. Un veselības aprūpe varbūt ir viena no tām jomām, kas tādā pasaules skatījumā, vēl jau vairāk Eiropas skatījumā, kur mēs atrodamies ļoti nepietiekamā līmenī, varētu tā maigi izsakoties. Un galvenais uzdevums ir panākt, lai iekšzemes koproduktā veselības aprūpei novirzītās summas tiktu radikāli palielināts. Tā ir izeja, kuru mēs noteikti meklēsim, lai nogarantētu. Tā ir izeja, kuru mēs realizēsim. Un es domāju, ka šāda dokumenta parakstīšana it kā formāli, bet tai pašā laikā viņi liek mums domāt, ka visi mūsu solījumi varētu būt arī nākotnē izpildāmi un izpildīti. Un ar tādu domu, ka mēs to noteikti izdarīsim, ar tādu domu es esmu gatavs šodien parakstīt šo dokumentu. Es arī esmu ļoti gandarīts, ka mūsu asociācija, kas sevi apvieno pārsvarā privātās medicīnas iestādes, ir atradusi ļoti labu sadarbības partneri un iespēju saprasties ar apvienību par labu Latviju. Tikam tas tomēr nebija tā uzreiz un viegli, jo mēs mazliet strādājam pie šī dokumenta. Vēlreiz esmu ļoti priecīgs par to, ka mūsu vēlmes gandrīz 100% ir atspoguļotas šajā dokumentā. Mūsu skata punkts arī ir tāds, kā jau privātiem uzņēmējiem, caur tādu ekonomisko attiecību prizmu. Un mūsu vēlme ir radīt tādu veselības aprūpes sistēmu, kurā tādu papildinošu un nozīmīgu lomu būtu arī privātiem medicīnas uzņēmējiem, kur labprāt pildītu šo te valsts uzlikto, varbūt ekonomisko matricu un visas tās funkcijas, kuras mums varētu valsts arī deleģēt. Tā kā vēlreiz paldies, un ja gadījumā šīs tēzes tiešām varētu būt piepildījumi, es domāju, ka mēs varētu iegūt jaunu tādu otro elpu veselības aprūpes sistēmai, kura tiešām ir vāji finansēta, un mūsu, teiksim, kā privāto medicīnas iestāžu pienesums varētu būt ļoti nozīmīgs. Un šī nozīmība varētu vēl papildus augt. Tā kā vēlreiz paldies visiem klātsošiem, tāpat arī darba grupēm, Bābai Rozetālei, Tūlmeņa kungam, protams, par to, kurš paraksta, bet reālo darbu jau darīja nozars profesionāli. Tā kā visiem paldies! Paldies par uzticību. Un pēc jums paldies arī par darbu. Un es gribētu vēl teikt, ka šobrīd slimnīcas atrodas ļoti kritiskā stāvoklī. Mēs to zinām. Mēs zinām, ka daudz slimnīcas runā par reālu bankrotu. Mēs zinām, ka daudzi slimnieki varbūt netiek aprūpēti tādā kvalitātē, kā to vajadzētu. Mēs esam gatavi savu darbu aktivizēt, lai tūlīt pēc vēlēšanām šie procesi tiktu apturēti arī reāli. Paldies! Tagad es esmu kā lieta daudz sarežģītāk uztaisīt šodien. Uz pirmo uzreiz, jā. Paldies, Ozotālis. Jā? Vēlreiz, jā.